Kad tu saprati, ka jūsu uzņēmumam ir nepieciešams bezs? Principā tajā brīdī, kad parādījās pietiekami daudz autiņu, un kad sākot viņus visus kopā lādēt, sapratām, ka pieslēgums ir pa īsu. Un pacēlām pieslēgumu līdz tam, ko mēs tā normāli varējām, un tas ir 80 ampēri, bet pie 6 uzlādes vietām, pie 16 ampēriem uz katru autiņu, plus vēl mājas patēriņš. Ir stiprs par īsu, pareizi. 16 reiz 6, tas laikam ir 96, plus vēl kā 30 māja, tas ir nevietā. Stingri virs 100. Stingri virs 100, jā. Lūk, un tajā brīdī, kad tu atvedi autiņus, viss pagalms pilns, sākās uzlāde, kamēr viens autiņš viss ir ar pilnu ātrumu, 2 ar pilnu ātrumu, 3 arī gandrīz ar pilnu ātrumu, bet 4. jau viss sāk uzreiz bremzēties. Tas nozīmē, ka auto uzlāde notiek ļoti, ļoti lēnām. Jā, tajā brīdī, kad viss sēž lādēs. Protams, ka pirmais uzlādējās, tad vispār sāk uzvalpot, teiksim, otrais uzlādēs jau labāk paliek, jā. Bet, lūk, pa baterijām paņemam tā, ka, teiksim, baterijas varam ieslēgt tajā brīdī, kad autiņi lādējās, un viņi pieģērē klāt, ka trūkstoša enerģija. Un tajā brīdī, kad, teiksim, atnāk visi 6 autiņi, 6 autiņi patērē 90, skapītes spējīgs iedot ir vairāk nekā 100, un pietiek. Izcils palīgs esošā pieslēguma jaudas pacelšanai. No vienas puses, jā. Es teiktu gan tā, ka biznesa case varbūt tikai uz baterijām, tikai vienīgi jaudas pacelšanai varbūt arī nebūtu interesants. Jā. Jo tajā brīdī, kad tu paceli jaudu, to var izdarīt arī ar sadalstīkli. Ja samaksāt ar to 100 000, viņi ieliks jaunu kabelīti, viss, un tas kabelīts ar visiem tiem 1000 būs tāpat lētāks nekā baterijas, jā, teiksim, ja tā skatāmies. Varbūt arī nē. Ir vietas, kur tas nebūs lētāk. Lūk, bet tajā pašā laikā enerģijas cena, dzīvojot pie biržas tarifa, ir brīži, kad viņi ir ļoti, ļoti lēta. Un, ja tu vari uzlādēt baterijas naktī, kad enerģija ir lēta, un dienā auto uzlādēt no viņām, tad atkal parādās tā matemātika.